Vai televīzijas kameru priekšā var dzimt patiesas jūtas? Teiksiet nē? Mēs pierādīsim pretējo. Skatīsimies viens otram acī, mīlestības pilnām acīm. Kuriem randiņš ar mammu bija likteņa dāvana, bet kuri savu laimi atraduši pavisam neticamā veidā? Es sapratu, ka mūsu vīrietis ir tāds, kuram patīk, kad viņu medī. Bet man arī patīk, ka mani medī. Nebija tas, ka tu jūti, ka tu ej gulēt ar domu par to cilvēku. Kā beidzās šovs Randiņš ar mammu un kas palika aiz kadra? Es varu iedomāties, kā tās maitu līs ap viņu lidinās. Kad tu guļi kā baļķis un tev kā Kad tu neguli kā baļķis un pamasē. Seko līdzi aizraujošajiem notikumiem pēc iepazīšanās šova 2 trešdienas pēc kārtas. Šitas ir tas, kas piedalījās tur. Es saku, un to precējies, saku, šitas precās katru vakaru. Es nevaru, pagaid šito nevajag. Randiņš ar mammu turpinās 27. aprīlī 9. vakarā tavā televīzijā STV. Raidījumu atbalsta Hotel Jūrmala Spa.